Ar mums kopā ir Viktors Moros, RFS komandas galvenais treneris. Rīt RFS pret Sabaku šeit Slokas stadionā. Treneri, sākumā lūkšu jūsu domas pirms gaidāmās spēles. Domas ir, protams, tādas, ka pirms jebkuras spēles ir savs uzdevums mums, un tas uzdevums arī nešķirās ne ar ko citu līmeņa spēles. Tad gatavojamies nopietni spēlei, izpētījām pretinieku, un pēdējais treniņš jābūt gataviem. Sabaka laikam tomēr ir augstāka līmeņa komanda salīdzinot ar to pirmo pretinieku Eirokausā šogad. Jā, protams, tā ir. Protams, katra nākamā stādē un pretinieks ir stiprāks un stiprāks. Jā, tā ir patiesība, to mēs zinām, sapratam ļoti labi viņu stipras puses, arī izdevās izanalizēt viņus, un domāju, ka tagad pēdējais, ko mums ir vajadzīgs šodien treniņam, mēs izdarīsim un būsim gatavi. Stefans Paničs intervijā Azerbaidžānas mēdījiem minēja, ka vairāki paziņas tur spēlē vai ir spēlējuši, un teica, ka arī redzējis vairākas spēles, ka tā ir laba uzbrukoša komanda. Kāds iespējas jums, veicot to arī analītisko darbu ar kolēģiem, kāds iespējas radies par gaidāmo pretinieku, kas tā ir par komandu, kādu futbolu viņi spēlē? Tā ir komanda, kura spēlē futbolu, jo viņiem ir ļoti laba sistēma, struktūra, to mēs redzam. Protams, treneris paveica lielisku darbu ar šo komandu. Viņi konkurē ar Karabahu, un tas var runāt par daudz par ko. Komanda, kurai patīk spēlēt ar bumbu, kura mēģina atrast brīvas zonas starp līnijām, un, protams, komanda ir ļoti aktīva arī presingojot un spēlējot tādas zonas, kur viņam ir iespēja dabūt to bumbu. Ir arī daudzas nianses par kaut kādiem individuāliem, taktiski tehniskiem izpildījumiem, un to mēs it kā redzējām. Žēl, ka nav daudz laika, bet domāju, ka šodien pēdējais, kas mums ir vajadzīgs, mēs paspēsim izdarīt. Vai ir kāda virslīgas komanda vai arī komanda, pret ko esat spēlējuši iepriekš Eiropā, kas pēc stila varētu būt līdzīga Sabaka? Es domāju, ka pēc līmeņa tā ir līdzīga Rīgai komanda, un pēc stila es domāju, ka arī kaut kas līdzīgs ir, jo komanda prot spēlēt ar bumbu, bet viņiem ir grūtības, kad pretinieks nedod daudz laika būt ar bumbu, neļaut viņiem sākt uzbrukumus. Ja vajadzētu salīdzināt, es salīdzinātu ar Rīgu. Par atjaunošanos vai viss kārtībā, vai varbūt ir kāds spēlētājiem sāpes pēc spēlēm par taudu arī tikko? Jā, protams, pēc fizioloģijas katra spēlē atņem ļoti daudz spēka, tā ir maksimāla slodze un vajag 72 stundas, tātad šodien mēs nevaram nekādu intensitāti dot, jo galvenais tagad ir, protams, rehabilitācija, un tas ir galvenais, bet dažas lietas tehniski, taktiskas, protams, mēs varam šodien izdarīt, varbūt ne visaugstākajā tempā, bet kopumā visi spēlētāji ir gatavi. Sapratam, ka šodien nav tā diena, kad viņi jau ir gatavi, bet rītdienai viss būs kārtībā. Arī iepriekšējā reize spēle pret Auda mums arī bija tas pats loks starp spēlēm. Mēs sagatavojamies ļoti labi, biju pat pārsteigts, kā mēs par mūsu kustību laukumu, kā mēs dominējam to visa tempa, tāpēc galvenais, lai rītdien būtu tāpat. Var teikt, ka šobrīd arī nav īsti dilemmu, lielu nopietnu izvēļu sastāvā, kas pārliecinās tie 11, kas spēlē arī pret maķedoniešiem. Nē, ir dilemmas, ir dažas pozīcijas, kur mums ir ļoti laba konkurence. Tas arī priecē, jo visi spēlētāji grib spēlēt, un viņu
reakcijas uz to, kad viņi ir sastāvā, gan laukuma sākuma sastāvā, gan iet uz maiņu. Mums tas ļoti patīk, tāpēc es varu teikt, ka ļoti daudz bija jādomā par to, kas spēlēs. Un atkal tās pašas nianses ir svarīgas. Katram spēlētājam ir savas stipras puses un vājas, un tāpēc mums jābūt gataviem arī konkrētajiem pretiniekam ar tiem plusiem un mīnusiem jārēķinās. Vakar daudz ziņu par un ap maču norisi. Azerbaidžāņi ne visi var tikt iekšā, bet pastāstīt, cik daudz tas stāsts ietekmēja treneru darbu, vai tas sakaitēja papildus kaut kādas emocijas, nervus? Nē, tas vispār nekā nepatraucēja mums. Mēs strādājam tādā paši režīmā. Vienīgais bija tas, ka mēs nezinājām, ka spēlēsim trešdien vai ceturtdien. Un mēs arī gribējām spēlēt ceturtdien, lai mums būtu tā diena, par kuru es jau iepriekš runāju. Bet kopumā viss iet pēc mūsu sākuma plāna, un tas nekā neietekmē mūs. Sabah pretinieku budžets esot virs 10 miljoniem eiro, vai paskatoties un analizējot viņu spēles, tu uz aci redzēji, jā, šis spēlētājs ir labāks nekā RFS spēlētājs, jā, šis ir līmeņi augstāks, vai arī gluži otrādi paskaties un padomāji, jā, Azerbaidžānas klubs krietni pārmaksā par tādu pašu līmeņu spēlētājiem, kādi ir RFS rīcībā. Es tā nedomāju, ka pārmaksāja vai ne, bet kopumā varu teikt, ka esmu tāds treneris, ka strādājot jebkura komanda, mani spēlētāji ir labāki. Un tāpēc skatoties pretinieku, nebija tādas vīzijas salīdzināt savus spēlētājus un viņu. Vienkārši jāsaprot, uz ko viņi ir spējīgi kā komandai un individuāli. Bet nav tā, ka kaut kādu no viņu spēlētājiem es labprāt redzētu savā komandā, un viņi noteikti būtu sākuma sastāvā. Tāpēc nav. Ja runāsim par budžetu, tad tas vispār neinteresē un tas nestrādā laukumā. Ja, mēs ar to pašu Rīgu kaut kas līdzīgs, bet tāpat skatoties uz viņu spēlētājiem, ja, protams, ir labi spēlētāji, bet nav tā, ka es domāju, ka viņi ir baigi labāki par mūsu komandu. Nav, noteikti tā nav, un Sabah tāpat. Par jaunām sejām, par Danielu Ontožānu prasīju, par viņa gatavību, bet paprasīšu, varbūt, kuram bija izvēle piesaistīt Danielu RFS komandai, pirmo reizi uzaicināt viņu uzspēlēt Latvijā, un arī par Saviču, kurš ir pieteikts Eirokausiem, arī pateikt, kas viņš ir par spēlētāju. Vispār mums bija problēmas ar tā saucamiem vingeriem. Pirmo pusi mēs spēlējam tikai ar 3 spēlētājiem, kuri var spēlēt malā, jo zaudējam Jāni Ikaunieku. Un sapratām, ka jāpastiprina šo pozīciju. Arī Naga, japāniskā spēlē, mēs sapratām, ka tas ir par daudz viņam. Šī slodze pēc jaunatnes futbola jau uzreiz komanda, kur jāvina katru spēlē. Nav tā, ka pamēģināt, bet tā spēlētājiem nav viegli. Un tāpēc bija tāds lēmums, ka Daniels ir viens no tiem spēlētājiem, kuru mēs gribējām piesaistīt, un gaidām no viņa, ka viņš iekļausies sastāvā vai būs blakus tam, un tikai tādas domas. Par Saviču arī varu teikt, ka mēs jau senu laiku sekojam viņam, un šogad tas mums izdevās piesaistīt viņu komandai. Viņš ir ļoti tāds nopietns cilvēks, ļoti patīk viņam strādāt, viņš ļoti disciplinēts ir labas kvalitātes spēlējot ar bumbu, ātrumā, arī labi pārēc laukumu, tas arī mums patīk, jo galvenais, protams, ir galva spēlētājiem, un es domāju, ka viņam ar to viss ir kārtībā.